Es jums izstāstīšu stāstu, kā es šogad gandrīz neaizbraucu uz ikgadējo Turcijas braucienu. Jā, tu 5 zvaigžņu viesnīca, barošana 3 reizes dienā. Ar vienvārdu sakot, all inclusive. Viss sākās ar koka medaļām, par ko daži cilvēki pilsētā izrādīja savu neapmierinātību. Taču šie puiši neizskatās pārāk neapmierināti, kad viņi saņēma koka pulksteņus, vai ne? Dubultie standarti. Tā arī viņi teica. Hugo, pilsētā tagad būs jauns boss. Un mani aizstāja ar viltvārdu, kurš sauc sev par Giuseppe. Viņa metodas apšaubāmas. Viņa itāļu valoda. Spriediet paši. Espresso! Margarita. Carbonara! Viņa transfēra politika. Neizteikšos. Fals, Liepaja? Silagādze, Liepaja? Kaimani. Liepaja! Tas viss ir pupu mīzes. Salīdzinot ar to, kas notika izbraukšanas dienā. 1, 2, 3! Kur biļets? Reāli vēmt gribas. Kad jau likās, ka Antālijas vietā būs Strenči, tuvumā gadījās vecais labais Hugo ar 40 avio biļetēm. Vai es tur ļaunprāt uz vadību? Teiksim tā, savus principus visvieglāk atmest ir zvilnot saulītē pie baseina. Un tā es gandrīz neaizbraucu uz ikgadējo Turcijas braucienu. Trakums, ne?